kad jāsāk domāt par pirmajiem apaviem? Viena īsā atbilde ir tad, kad viņš sāk patstāvīgi staigāt ārā. Tas tajā viņa motorajā attīstībā būtu viss saudzīgākais, jo tad viņš spētu tā ļoti kvalitatīvi un efektīvi attīstīt gan smadzeņu darbību, gan tieši to motoro darbību, muskuļus attīstīt, kas ir šausmīgi svarīgi. Bet pirms tam, ja, teiksim, ir vajadzība, var tos apaviņus arī dažādos veidos pielāgot, tad vienkārši ir jāpaskatās, cik ilgam laikam vajag to apavu, kādam mērķim vajag to apavu, vai viņu vajag. Jā, tas galvenais jautājums, vai viņu vajag. Apaviņi ir ļoti, ļoti dažādi. Tāpēc viņu ir tik daudz, ka katrs apavs ir paredzēts kaut kādai konkrētai bērna attīstības stadijai. Un tāpēc arī tie izmēri tur var ļoti, ļoti variēt, ja tāpēc, ka katrs bērniņš attīstās mazliet savādākā laika, tā kā posmā. Tiem bērniņiem, kas vēl sēž, viņi ir sākuši rākot, tiem bērniņiem apavi vajadzīgi nav. Mēs runājām par vecākiem, kuriem gribētos, teiksim, bildes smukas, vai viņi nejūtās droši. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs vienmēr rādītājs, ka vecāks jūtās droši par to, vai viņa bērniņš var savainoties vai ne. Un ja vecākam šķiet, ka bērns bez apava var savainoties, ne tikai, ka viņš neizskatās smuki vai izstās smuki, bet viņš var savainoties, viņam gribās to pēdiņu apģērbt. Un tad ir visas zeķītes, mokasīniņi, maziņie apavi, kur principā viņš pilda vienkārši ar aizsargu funkciju, višķiņu siltumu funkciju, vēl arī vecākiem šķiet, ka augsti pēdījām. Par to arī starp citu pediatrija tādā vispasaules mērogā runā, ka, ja mēs neapģērbjam bērna rokas, mums nav jāapģērb bērna kājas. Princips ir tāds, mēs spējam normāli eksistēt, attīstīties galvenokārt, tad, kad mums ir silti rokām, kājas nav obligāti jāapģērb. Ļaujam tam bērnam dzīvot. Kamēr bērniņš vēl nav sācis celties kājās, apavs viņam nevajag. Arī ratiņos sēžot, ja viņš nestaigā, apavs viņam nevajag. Man liekas, tas ir tāds, galvenais. Tātad staigāšana, tad mēs sākam apdomāt apavu vispār tādu iegādāšanu.